Sveiks, Robert! Labvakars. Nu jau šoreiz Jā. vakarā. Lai vakarā, sveiciens vakarā, jā. Nu ko, mēs pagājušo reizi taisījām vienu video, kurā paskatījāmies projekta mēsgulus, un tur bija dažādi projekti, dažādi risinājumi, un šoreiz Roberts ir sagatavojis tādu īsu prezentāciju, kam būtu jāpievērš uzmanību logu montāžai. Ja? Tātad tāds vispārējais ieskats, vai ne, par logu montāžu, kam jāpievēršās nu, tā, uzmanība un par ko tātad, detaļās nu, būtu jāparunā ar speciālistu. Jā. Tātad šodienas tā galvenā tēma, tā kā mēs jau minējām, ir vakars. Mēs gribam iedot to foršo informāciju jums, un tā tēma par logiem ir viena no arī ļoti būtiskākām, jo tā ir ēkas visvājākā konstrukcijas daļa, kas prasa vislielāko uzmanību un tādu iedziļināšanos lietās. Jo, ja jāspēj nodrošināt, kā šeit bildē, ko 60 cm siena, man tas ir jādabū iekšā 8 cm, 7 dažādi veidi logi ir. Ja? Un tad arī šodien mēs par to runāsim. Par standartu vienkārši mēsliem, kāda viņi apmēram ir, kādas mums būtu novietojumi, kāpēc tas ir svarīgi, kādas ir hermetizācijas metodas, varbūt tā mēs varētu izrunāt. Nu, tad iesim un tā arī uz priekšu skatīsimies, kas tad tam lācītim vēdrā. Pavisam vienkārši pašiem pamatiem pats basics. Tātad, kā redzam, šādam būtu jāizskatās jebkuram logu mēsglam, kurš viņš ir. Tātad ir novietots pareizi, viņš ir iestrādāts, hermetizēts pareizi, viņš ir nosiltināts, pats logs, protams, ir blīvs ar saviem siltuma parametriem, UV caurlaidības logiem, stikliem un tā tālāk. Ja? Kur tad mēs esam? Mēs esam tajā sapnī. Parastais lietotājs, protams, ir sapnī par to, ko viņš no tā viss saprot. Viņam ir, es gribu vienkārši skaistu, siltu, foršus logus, kas man strādā, kas man vērās, kas man neķerās, kas neapraso un tā. Tas ir tas standarts, uz ko mēs ejam. Savukārt, tāds būtu tā vizualizācija, kā mēs ejam, tāds arī arhitekta lidojums, tas varētu būt, kādam tam ir jāizskatās. Bet kas ir tas galvenais, ko es gribēju jums aiznest, ko mēs sagaidām, bet ko mēs neparedzam, kad mums varētu būt tāda situācija, nepareizi kaut ko izdarot, un nesaprotot, kāpēc vispār tas tur tā veidojās. Tas ir, labi, nesauksim vārdā, viens ļoti, ļoti slavens objekts Rīgā, ja, pie logu nomaiņas, grāmatvedības objektā šāds bija. Aiz palodzes, ja. Tātad, bet tas viss nāca iekšā iekštelpās. Tas ir pelējums, bet siltinājums slānī izveidojies. Ja. Tāds pavisam viegls, bet viņš ir tāpat, nu, šie ir slikti logi, bet tā ir standarta situācija, palielinoties kaut kādiem siltinot konstrukcijas, nomainot logus, mums bieži vien, vai mums nav ventilācija, par ko mēs arī šodien rakstījām vienu jau raidījumu jauno, tad mēs aizmirstam, ka šitādas situācijas mums var veidoties, kāpēc viņas veidojās, kāds ir tas mitruma apjoms telpās, ko mēs paši saražojam, plus vēl tas, kāda ir temperatūras attiecība iekša un ārā nu, pusēs. Protams, ka tādas arī problēmas mums var būt logiem vai arī fasādēs, kur mēs varam redzēt, ja māja ir nosiltināta, un te ir izteikti kaut kādas problēmas ar mitrumiem, nu arī te varbūt arī priežu mežu tūmā, bet tas piesaist to netīrumu tikai tad, kad tas ir mitruma molekulas ir apkārt ar putekļu molekulām. Tas tā arī veidojās kā augstumtilti, kuriem mums tā kā ne tā kā augstumtilti, bet uz kuriem šis mitrums varētu pieķerties klāt. Un tās lietas, par kuras mēs neparedzam, ka tā varētu notikt, mēs tikai zinām, ka mums vajag nohermetizēt logus, ielikt jaunus, iekšpusē paceļās mitrums, piemēram, neesam viņu pareizi nosargājuši no mitruma, un mitrums tagad iet iekšā fasādē. Savukārt fasāde paliek mitra, fasādē šajā gadījumā nav vēl, jūs noteikti esat redzējuši, kur mums daudz projektu, kur ir pēc gada, pēc pusotra mums ir fasādē vienkārši atspiež atmetumu nost, jā, nodrupuši. Tas ir tieši tāpēc, ka kaut kādā veidā nāk mitrums klāt. Nevienmēr caur logiem, bet pārsvarā tas ir arī logiem, kā piemēram šajā gadījumā. Tātad, logs.
konstrukcijas skaistākā daļa, jo mēs par viņu skatāmies ārā, viņi mums dod prieku, gaismu, siltumu, dzestrumu varbūt pat savā ziņā arī. Bet paskatāmies, cik daudz ir šīs slodzes, kas logam ir jāspēj izturēt. Ja? Tad šeit mēs nerunājam tikai par statiku, kur mēs viņu novietojam, vai mēs viņu labi esam iestrādājuši, noenkurojuši, noblīvējuši. Te mēs runājam arī par to, ka tie eksploatācijas apstākļi ir daudz un dažādi, ja, tā temperatūra, ventilācija, ugunsdrošība, noturība pret sauli, vēju, troksni. Šodien jau es uzrunāju, varbūt kādu dienu jums paveiksies, un jūs tiksiet arī mūsu jaunajās raidījumos par akustiku, kas ir visinteresantākie. Man pašām viņi ļoti, ļoti patīk. Man tā tēma interesē, un troksnis tā ir viena lieta, kuru mēs atceramies paši pēdējo. Un tā pagājušajā reizē mēs tieši raidījumā, Raimonds, atceries, mēs tieši runājam, ja tā aile mums būtu, ja mēs viņu taisītu kā masu, mēs arī varētu apslāpēt, absorbēt šo skaņas vilni, un pat ja mums ir tramvajs aiz logu braucoši, mēs skatāmies tikai bildi, ja? Kā akustiķis Talbergs teica, mēs redzam tikai bildi, labs logs to spēj nodrošināt, bet tam ir vajadzīgs kaut kāds zināšanas. Nu, un tad ir standarta mezgls logam, varbūt gan koku konstrukcija, gan mūru konstrukcija, ko cilvēks katrs ir izvēlējies, kādā viņš gribētu dzīvot. Un te ir tāds loga siltinājuma tāds attēlojums, un mēs redzam, ka šeit ir siltinājums, funkcionālais slānis, kurš ir tieši siltumā, sauss ir silts, un ir šīs te vēja norobežojošās un tvaika norobežojošās lentes iekšējās funkcionālajie slāņi, un mēs varam redzēt, ka arī ir tāda nokrišņu, tāda kā papildu, tas tāds tā kā jaunums Latvijā, viņš ļoti, ļoti lēnām iet, es par to jau runāju, jau iznāk 6. gadu, bet viņš ļoti, ļoti lēni iet, ja, šī palodžu lenta, mēs redzam, ka tāda ir, un kad viņi tādi ir vajadzīgi, to kādā citā raidījumā mēs jums parādīsim, kad, piemēram, ir dažādi veidi konstrukcijas, dažādi veidi siltinājumi, izmantot ārpusē, piemēram, kokšķiedi. Un konstrukcijas temperatūras ietekmē, konstrukcijas staigā, un ūdens gar fasādu nākošais var tikt iekšā, ko viņš var atstāt tādā siltumizolācijas materiālā, tāpēc tādas lentes ir gudri pieliet. Par to mēs kādu citreiz runāsim. Nu, un tad tā, standarta mezgls, tātad, kā mēs vispār varam iestiprināt logu, kā tas izskatītos no hermetizācijas viedokļa, ko arī LBN 00219 paredz, ja, ka mums šīs šuves, kas ir ļoti forši LBN uz doto brīdi, ir tieši šis moments, ka ir akcentēts vārds šuve. Ja pirms tam mums ir jānodrošina, tad tagad tas ir prasība arī jāizpild šuvēm, tāpēc, kā mēs ceļam vienu energoefektivitāti, mēs nedrīkstam necelt otru, tad mums būs problēmas. Tieši tāpēc ir šis standarta risinājuma mezgli, piemēram, tā varētu konstrukcija. Man ir konstrukcija, man ir gandrīz beigusies baterija, es ātri ieslēgšos, man jau likās, ka tā varētu būt vienā brīdī. Jāuzlādēs dienas beigas, kā jāuzlādēs. Dienas beigas, viss jau notiek, viss aizgāja peļņa Latvijas Energo. Labi. Okay. Standarta mezgli. Mēs redzam, ka tās var būt dažādi veidi risinājumi. Tie var būt tikai lentas iestrādāts apmetumā, tās var būt arī pašbriestošie risinājumi ārējā zonā, tātad difūzija atvērt risinājumu un tvaika aizsargājuši slānis. Tās var būt arī slēgtas mezgls, piemēram, slēgtas sistēmas, kā piemēram pirtī. Ja, mēs neliksim lenti, jo visas difūzijas atvērtās lentes ir gaisa caurlaide. Tad, kā mums patīk teikt, māja elpo. Ja, tad tikai ar ko? Ar mazām plaušiņām. Ja? Nu, tā ir difūzijas atvērtība. Šī gadījumā tās ir mastiks risinājums. Tieši, kas būtu pirtī vajadzīgs. Plasmas sloks, mezgls ir nohermetizēts, tiešām nohermetizēts, un viņš nelaiž cauri neko. Bet tas pats jau, Robert, arī būtu koklogiem, vai ne? Jā, to varu pirtī, mēs arī varam koklogus. Vienkārši šajā brīdī, lai tā šuve, īpaši, piemēram, apakšējā daļā, kur kaut kāds ūdens varētu krāties, tas no tvaika izveidojušas rases ūdens, kas tur varētu lai viņš neiet iekšā šajā siltinājumā, lai viņš nebojā konstrukciju, tur varētu būt pretī arī koka, te ir mūris uzzīmēts, bet tikpat labi tā varētu būt koka veca stāvbūve, ja, kur es labi uztaisīšu pirtī, bet ja tur man iet iekšā, man tas un spiediens paaugstinās, ja, tad tās lietas es ļoti
varbūt esencē to visu stāstu koncentrēti, ja? Bet tās ir tādas mazās nianses, par kurām mēs noteikti kaut kad vēlāk runāsim un tālāk un vairāk. Tad ir tāds ceturtais risinājums, kas tāds, viņš nav ļoti populārs Latvijā, kad ir šis 3:1 materiāls, kur ir pašbriestošā lenta, kas ir vienlaicīga difūzijai atvērta, bet viņai iekšējā zonā ir it kā tā kā blīvums lielāks nekā ārēji, bet principā īstenībā tas ir nedaudz piemelots, lai vienkārši to risinājumu tā pasniegt vairāk saprotam cilvēkiem. Tātad viņš ir gan siltums, gan vējš, gan tvaiks, bet tā kā viņi ir ļoti grūti iestrādāt, tāda mana rekomendācija, jo no blīvuma testiem bieži vien ir, mēs varam redzēt, ka tās savienojuma vietas, viņas pareizi ir, viņas ir tiešām ļoti taisni jāsavieno, tad viņas parāda to, ka viņas tomēr laiž nedaudz cauri, tāpēc es saku, iekšpusē ieliekam tvaiku lentu, jo mums pārsvarā viss notiek kustība no iekšpus uz ārpus. Tā ir tā. Vēl viens jautājums, bišķi atpakaļ atgriežas. Šādi te risinājumi, tas pēdējais, ko tu skaties, tur visticamāk ir jābūt labi sagatavotai ailē, vai ne? Vai tas attiecās visām? Viņai ir jābūt perfektai. Labi, viņa ir pašbriestoša un tātad, pašbriestos kompresijas lente, viņa spēja ieņemt savu vietu, bet apmesta aile ir vienmēr visvēlamākais. Jebkurš montāžnieks, jūs neticēsiet, kā montāžnieks jūs mīlēs, ja jūs sagatavosiet ailes, viņam būs prieks iestrādāt kvalitīvu savu logu. Mums vēl daudz piemēru par to būs. Šodien iziesim tikai par tādiem standarta mezgliem, bet sagatavot aile viennozīmīgi ir vēlamais visos objektos. Pilnīgi visos. Iedomājieties keramzītu, kurš ir, jūs zināt, tā atslēgas šis tā māla, un viņa tāda arī paliek. Gandrīz daudzās vienās, kur es eju, viņas tāds arī ir, un tad tie montāžnieki mocās, un tas rezultāts nav tas, ko īstenībā varētu sasniegt. Okay. Tad ir risinājums vecēka, kad mums ir šis tautā sauktais vēja zobs, kur mēs savukārt, piemēram, novietojums mums parasti ir esošais, pielīmeņots, un tāpēc šī pasbriežtosā lenta arī ir nepieciešama, jo tev varbūt tā, tu logu ieliec, konstrukcijas sašķiebusies, tu ieliec logu taisni, un tev veidojas tāds trīsstūrīts. Un tev tā kompresijas lents iespējams pat ir jāizmanto 2 vai pat 3 dažāda biezuma šīm šķirbām, lai viņi spētu sev nokompensēt. Viņas drīkst apmest, viņas drīkst krāsot, bet tas ir vienīgais risinājums šāda tipa ēkā. Savukārt iekšpusē tas var būt abejāds, gan slēgts, gan atvērts gaisa tvaiku difūzija. Tad ir siltinātās konstrukcijas, tās jau būtu mūsu jaunās konstrukcijas, kā visa veida bloku mājas. Šādā novietojumā arī ir koka karkas konstrukcijām, viņas varbūt nedaudz arī uz iekš, bet tas standarts ir tā 1/3 no tās, 2/3 no iekšas, kā mēs tā kā novietojam, tas tāds pavisam standarts, bet tas gluži tā arī nestrādā visu laiku, mēs aiziesim tālāk, šodien arī nedaudz tam pieskarsim. Un tad ir siltinātās konstrukcijas, protams, atkal ir 2 dažādi veidi, es nevaru iedomāties šādu veidu izmantot, jo pašbriestošo lenti ielikt iekšā ar 2, kā es teiktu, viņi viena ir pielīmējama maliņa, bet ar špakteļu lāpstiņu iet un tagad viņu ielikt tur iekšā tikai tāpēc, ka es viņu gribēju tā ir grūti. Labāk ir kreisajā pusē, es vismaz skatos, man iznāk kreisā, šis te lentas risinājums, jo tas būs daudz drošāks un efektīvāks. Un tad vēl ir, protams, ar vien vairāk mēs izmantojam arī dažādu veidu putu materiālus, fenolisko putu vai poliuretānu kaut kādus šos pirmu materiālus un tāds. Un reizēm tās malas mums ir jāpasargā. Šeit tā ir apmetams risinājums, bet iztēlojamies, ka tas būtu ventilējams risinājums, un mēs tad pasargājam konstrukciju šādu. Mums nav obligāts ar mūri, mums ir ārējā konstrukcija, mums ir šeit, jo, piemēram, tur varētu būt membrānas risinājums kaut kāds pār, un mēs esam savienojuši, mēs viņam esam noslēguši.
pilnībā. Nu, tas tāds noteikti mēs bildēs parādīšu, jo tur bija tāds viens ļoti, ļoti labs objekts Latvijā, un kur tas tika pielietots, un tas bija īstenībā vienīgais risinājums, lai to vislabāk izdarīt. Nu, tad ir iznestās siltinātās logu konstrukcijas, kā uz enkuriem dažādiem, uz leņķiem. Šeit gan ir parādīts tikai enkuri. Te gan jāpiemina, ka tā lente ir iezīmēta šajā oficiālajās mezglos nepareizi, viņai būtu jābūt nobeigtai līdz galam. Un, protams, iznestās siltinātās konstrukcijas šodien jau, man liekas, nav iedomājams bez šiem termoprofiliem, kādi ir, nav svarīgi ražotājs uz doto brīdi, ja, kad dažādi veidi ražotāji un risinājumi, kas viņiem ir, viens ir siltāks, mazākām slodzēm, viens ir varbūt nedaudz augstāks, tomēr viss tas ir, jebkurā gadījumā termālā tirtu vērtība, tas ir 0,05, kas ir pilnīgs A++ klases risinājums, un mēs visus viņus varam pielietot, bet, piemēram, viņam jau ir lielākas slodzes. Mēs iznesam logus, liels vitrīnas, iznesam ārā siltinājumu slāni, kur logs ir visefektīvākais. Viņš visvairāk gaismu iedod, bet arī ir izaicinoši viņu, dārgāk viņu nevis noblīvēt, arī nostiprināt. Jā, tieši viss statiks panākt šīs te labu tādu saturu konstrukciju. Tāpēc ir arī šie cietie profili, bet tie risinājumi visi ir nedaudz sarežģītāki. Un, vai mainās šie te materiāli atbilstoši vitrīnu izmēram? Piemēram, es skatos 7000 kPa, bet, piemēram, mazākiem logiem viņi mēdz būt... Jā, mazākiem logiem ir, piemēram, sistēmas bez papildus atbalsta blokiem apakšā. Viņiem ir specifiski aprēķini, kuru, piemēram, ja šeit deformācija ir uz kaut kādiem 200-250 kilogramiem uz punktu, šajā, piemēram, ir līdzīgs risinājums, kuram tas ir 150 uz metru kilogramu, ja? Bet viņam pilnīgi pietiek, jo tas sloks nav tik liels un viņam atbalsta bloks nav vajadzīgs. Tā ir jau izstrādāta sistēma ar speciāliem stiprinājumiem, tās ir hermetizācijas līmes. Par to mēs kādreiz runāsim, tur ļoti daudz, tā tēma ir ļoti, ļoti dziļa, jo viņi ir tagad ļoti aktuāli. Ja? Un ko es gribēju uzsvērt? Pagājušajā reizē, jo mēs pieskārāmies šai tēmai, arī Raimondam tas patika, šis darba uzdevums, ko es arī montāžnieku apmācībās LLDRA vienmēr uzsveru. Jūs neesat arhitekti, jūs neesat projektētāji, jūs neesat inženieri, jūs nenolemjat, kur liksiet logu. Tas darba uzdevums jums ir jāprasa, pat jāpieprasa no darba devēja, loga ražotājs to spēj izdarīt, to spēj izdarīt arhitekts, kas pateiks, kurš šīs termiskās līknes, kāda ir konstrukcija, kāds ir kopējais konstrukcijas sastāvs. Varbūt man tur ir putu stikls ārpusē kaut kāds uzlikts, varbūt, ka man ir kaut kāda, nezinu, fasāde, kas man var ienest iekšā augstumu tiltu, man visas mainās, ja? Bet viņi to var aprēķināt. Un kas šeit ir interesants? Skatāmies viņus kā divos blokos, kreisās divas bildītes ir vecā ēkā, pieņemsim vecā ēkā, tā ir viena situācija, un labās divas ir jauna ēka, un tā ir pavisam cita situācija. Ja, piemēram, kreisajā pusē mums ir vecais loks, vecs ēkas, vecs loks, daudz dzīvokļu standarta risinājums, ja? Un mēs tagad to ēku siltināsim, ja? Tad mēs varam redzēt, ka tā pelējuma līkne, teiksim, viņa ir iekšpusē, ja? Bet mēs redzam, ka nosiltinot logu ēku un arī nedaudz uz logu, mēs ievelkam šīs izotermiskās līknes pilnībā iekšā. Un šeit, protams, ka var izkrist gan rases punkts, gan arī pelējums var izkrist, ja mēs nerisināsim arī ventilācijas jautājumu. Tas ir tikai loģiski. Bet tas, ka mēs to esam būvfizikāli ievilkuši iekšā konstrukcijā, drošajā zonā, kur rases punkts ir, viņš vienmēr ir, bet viņš neizkrīt, viņam nav piesātinājums, viņš nevar veidot. Savukārt vismīļākais man ir šī sadaļa, kad bieži vien jaunbūves, īpaši gāzbetona bloks vai keramzīta bloks, kuram ir ļoti, ļoti augsts mitrums saturs pēc būvniecības laikā un ražošanas laikā, un viņam īstenībā ļoti ilgi jānostāvās, jānožūst,
Protams, ka mūsu intensīvās būvniecības laikmetā mēs to nedaram. Un es montāžniekiem parasti saku, jūs pasakiet īpašniekam, pasūtītājiem, ka tur varētu būt mitrums pie loga, tieši mezglā, tur tādā stūrītī, daudzās vietās logu var vienkārši apsvērt. Tas ir tikai normāli. Tas ir pilnīgi konstrukcijas normāla situācija, jo konstrukcija ir mitra, iekšpusē ir kaut kādi būvniecības darbi, estrihi, apmestas, tas viss to noteikti ietekmēs. Bet vēl svarīgāk šeit ir tieši ārējā zona, jo kādreiz tas būs laikam citai tēmai, kad ārējai, piemēram, norobežošai konstrukcijai ir tātad aizsardzības laiks, cik ilgi viņi spēj sevi nosargāt. Ja? Un šeit bieži vien montāžnieks to nepasaka, vai cilvēks ir nopircis budžeta klases lentes, kurām ir mēnesis UV aizsardzība, un viņš nākamajā gadā es neieliku bildes, bet es jums noteikti tās kādreiz parādīšu, kā izskatās lents pēc 2 mēnešiem UV, kad ir pāri termiņam. Kāds viņas izskatās? Viņas materiāls ir sabojāts, viņš ir jāmaina, un tā siltināšana neko nedos. Un tāds interesants tāds moments tur veidojās. Bet jūs redzat, ka mēs nosiltināsim un tam klientam pasakam, tas mitrums jums pazudīs, jūs uzliksiet mitrums savācējs, jūs ieliksiet ventilāciju, jūs sāksiet dzīvot, apdzīvot ēku, nosiltināsiet un ļoti labi redzēt, kā izotermiskās līknes ievelkās iekšā. Tāds fantastisks piemērs, kad mums ir jāsaprot, ko mēs darām un kā tas mūs tālāk ietekmēs, un ka nevienmēr slikts uzreiz ir viss slikts. Ja? Mani izsauc uz ekspertīzi, kaut gan tur ir standarta situācija, un es esmu iztērējis savu laiku. Ja? Ok, jūs to apmaksājat, bet es esmu iztērējis savu laiku. Atkal vēl viens objekts, kur principā reizēm arī pats pasūtītājs ir uztaisījis ietaupot, piemēram, uz kaut kādām lietām. Jā. Tad vēlreiz, varbūt šis man likās ļoti, ļoti svarīgi, bet varbūt tādā kopsaukumā, tad principā darba uzdevums būtu no kura? No arhitekta, kurš pasaka, kāds būs tas kopējais koncepts, ja? Un kurā vietā būs, piemēram, novietot šis te loks, vai ne? Jā. Pareizi? Jā. Okay. Jā. Nu, jā. Tas nenozīmē, ka mēs viņu arī nevaram pabīdīt uz priekšu uz atpakaļ. Ja vienā vietā viņš ir nedaudz efektīvāks, bet tur mums atkal var veidoties. Mēs paņemam kaut kādās glāzeru metodēs, tāpat kā mēs skatāmies konstrukcijas sastāvu, mēs saliekam un skatāmies, tur veidojās kaut kāds rases punkts, ja, tātad šīs te Ubakus programmā, piemēram, ja mēs redzam, šito materiālu neliekam, tur veidojas rases punkts. Īstenībā tas ir arī atkarīgs daudz, kas ir no biezumiem, no kopējā sadara, bet kad es to prasīju, man teica, ka to dod arhitekts. Es pieļauju, ka to dod arī kaut kāds tehniskais inženieris, kas veids tādu veidu aprēķinus. Ja? Bet, uz šo es īsti neatbildēšu, varbūt tik precīzi, bet šis darba uzdevums ir obligāts. Jo es esmu no savas prakses, ko zinu, ko esmu saskāries, ir tā, ka arī energoauditori, kur, teiksim tā, nevis ķeksīšu pēc tājas audits, bet tiešām iedziļinās tēmā un arī šos te mēzglus aprēķina individuāli. Viņiem ir šīs te programmas speciālās, kurās tiek aprēķināts zonas. Piemēram, viņi ievad iekšā materiālus, parametrus un uzmodelē šo situāciju. Bet tāpatās tas darba uzdevums sākotnēji ir no arhitekta. Ja? Tad arhitekts pasaka, man būs šāda te nesošā konstrukcijas materiāla, kur papildus tiks siltināt vai netiks siltināt. Tad tiek izvēlēta loga, šis te risinājums, apskata dažādas mēzglus, paskatās, vai visur būs vienādi, vai varbūt ir kaut kādi sarežģītākie. Ja? Un tad to iedod šim te energoauditoram, ja? Kurš teiksim, tādus sarežģītākos mēzglus varbūt uzmodelē. Ja? Tad pasaka, ok, mums tas ir kopējs darbs, ja? Teiksim, arhitektam, ja, lai, protams, iegūtu beigās to vizuālo skaistumu, ja, ko ir iecerējis arhitekts, un arī, lai, teiksim, novērstu šos termiskos stilus. Ja? Jā,
Precīzi, bet tā galvenā doma šeit, mēs runājam par logiem, arī šis pasūtītājs, kas ir mums aiz loga privātmājas būvniecībā, ja, ka tas nav tik vienkārši, man atnāca montāžnieks, jātāk storās ģelalu un viss, ja, varbūt, ka tev ir kaut kas savādāk. Tev tur ir kaut kāds kāds tur tie termi, kaut kādi energo plus bloki, tu viņu tagad noliks ārpusē un māja nesiltinās. Īsti nav pareizi, tev viņš jāieliek iekšā 2/3, jo tas pavisam atkal savādāk. Tur ir siltinājums, nav siltinājums. Uz logu uznāks siltinājums, neuznāks. Vienkārši te jau jautājums ne tikai par to mitrumdrošību un pelējumu, ko es tagad vairāk apskatu, jā, no tām norobežojuma konstrukciju viedokļu, bet arī no tā, ka tas patērēs vairāk enerģijas. Tu nevarēsi iegūt tik daudz, cik tu īstenībā vari iegūt. Šie aprēķini to ļauj sasniegt, lai tas ir tā kā kopējā katliņā mājās, viņš tev ir tas, jo tu taču taisi to vienreiz to māju, jā. Nu, tas tāds mans skatījums. Jā, ļoti, ļoti labi piezīme, jā. Jo viens ir, ka mēs runājam par logiem, jā, kas ir, tā kā varbūt pat vienkāršākais risinājums, kas arī dažreiz ir pat ļoti sarežģīti, ja? Bet ko es esmu redzējis, ir šīs te vitrīnas, ja? Ko, piemēram, ārējo stūru vitrīnas, ja? Vai, tos, ko mēs pagājušajā runājam, bīdāmās, ja? Vitrīnas. Par to es noteikti tev vēl atgādināšu, un mēs vēl par to parunāsim atsevišķi, ja? Jo, tiešām katrā iziesim, es gribētu iziet cauri, lai, piemēram, mēs tiešām ar arhitektiem, būvniekiem vispār pievērst uzmanību, un arī vienkārši kam šī tēma interesēs, lai viņi izprast, ja? Kam tad tur pievērst uzmanību. Ja? Un tiešām tas nav visiem mezgliem, jo bieži gadās tādas specifiskas lietas. Ja? Un tāpēc arī vienkārši meklējam Robertu vai runājam ar energo auditoru, lai veic šos te energoefektivitātes, šos te mezglu aprēķinus, ja? Uzmodelē, un vai tur var būt kaut kādi riski. Jā, protams, lai man patīk tas teikt, lai nesanāk energodefektīvi, tev ir vajadzīgs profesionāls, tev ir nepieciešams šis aprēķins. Protams, mēs varam teikt, ka to nevajag un var vienmēr piemet pagalīt labo vecenīt, vai ne? Bet visi grib, īpaši šajos apstākļos, kad aiz logā tiešām nav lēts nekas, tad, vienīgais kāds cilvēks ir lēts, es nezinu, kā var pateikt, ienāca tāds projekts priekšņi galvā, bet tur arī gribi saglabāt to, un tad tas darba darītājs, tiešām tas lētais darba darītājs īstenībā ir tas defektīvu atnesošo procesu darītājs, ja, un tas nav vajadzīgais, un ne visi to gribētu izslēgt no saviem skaitītājiem ārā, jo visi grib saņemt skaisto, gaišo nākotni rītdienā, ja, tāpēc mēs arī būvējam. Un tā pavisam izskaņā tas, ka šim nolietojuma montāžām un prasībām ir ļoti liela nozīme, jo tātad arī prasības aug ar to, jo mēs vairāk, mums ir sarežģītā konstrukcija, piemēram, saliktās konstrukcijas, kā šeit pašā augšņā, šitas, piemēram, šis varbūt netik traki, vēl šis būtu viss, jo mums sloks, kur mēs viņu stiprināsim? Mēs viņu stiprināt dabūjam siltumizolācijas slānī. Tur taču nekā nav, tur pretī nekā nav, bet tā ir saliktā konstrukcija, piemēram, betons, siltinājums kaut kāds cietais, tas varbūt arī vatas risinājums, ja, bet tur ir arī jāliek varbūt tāda termoprofila, kur tas būtu pretī gan silts, kā augstumtilplauzoši, vienlaicīgi arī, kuras viņā varētu iestiprināt. Tātad tās ir izmaksas, un to es rādu montāžniekiem, jo iznestāks un sarežģītāks sloks, jo augstāks prasības pret atbildību, kārtīgāk jāiestrādā tās lietas, tas būs dārgāk materiāli, sarežģītāk risinājumi, izpildus arī darba samaksas, tās ir pavisam citas klases, ja, un par to dar padomāt, kad mēs izvēlamies kaut kādas lietas, piemēram, pašā augšējā šeit gaisma telpā ienāk, fantastiski daudz, un viņi ir siltinājums slānī, un viņš gan ir efektīvs, gan gaismas vairāk, bet viņš bija dārgāks. Tas ir tikai
Es nerunāju, ka mums tagad jāiet uz lēto, vienkārši tās prasības aug, un no tām prasībām izaug arī tā cena. Ne jau tāpat vienkārši, ka tur ir cena jābūt. Ja? Tas būtu tāds. Un tad ir. Vēlreiz bišķi atpakaļ. Varam ātri. Es pat tā uzreiz uzmodelēju, tu minēji arī par tām izmaksām, par to. Es pat domāju, mēs varētu pat kādam kādam projektam pamēģināt. Rēķināt. Man pat liekas, ka vienu logu mēs varētu pat pareiķināt. Ja? Jo mana tēma ir izmaksas. Jā, un es pilnīgi uzreiz man uzreiz rodas jautājums, pagā, cik tad tas ir, par kādu lielumu mēs, teiksim tā, kā mainās. Un tāpēc es domāju, mēs tādu priekšdienām varētu uztaisīt, piemēram, vienu logu durvju bloku, uzmodelēt, paskatīties, cik mums vienam sanāk, teiksim, vienkāršākajam, un kā tās izmaksas mainās, piemēram, ja mēs to logu tur pārvietojam. Šis ir ļoti labs āķis kādam mūsu sekotājiem lūpā, jo tas jau arī ir tās, uz ko viss grib iet, un ko man izvēlēties? Gāzi vai siltumsūkni? Cik man būs kas man ir izdevīgāks? Ja? Un tad arī mums ir kolēģi, kuru mēs arī būs tādi video. Un tad mēs tā lēnām audzēsim šo platformu ar informatīvu, bagātu saturu, kur varat smelties informāciju un būvēt vienreiz, nevis. Tas vienmēr ir lētāk nekā pēc tam pārtaisīt. Un tad man tas pēdējais slaids, Raimond, bija par to, apmēram, ko mēs nākamreiz runāsim. Kad man kārta pienāks, atkal mēs uzfilmēsim kaut ko par logiem, tad stiprinājumu veidi, mēs varam redzēt, šeit ir pilnīgi neatbilstoši stiprinājumu, un te cilvēks ir ņēmis vesels 3, lai tikai noturētu to logu, bet viņš tik ļoti grib viņu iznest, ja viņš ir dzirdējis. Nekā vienreiz nopirkt atbilstoši risinājumu, vienu stiprinājumu, īstu, kārtīgu, dārgu, iespējams. Cilvēks vēl nav runājis ar tevi, ja? Šis cilvēks noteikti nav ar mani runājis arī par lentām, kā to viss iestrādāt. Piemēram, šādā logā ir īstenībā vajadzīga tikai viena lenta. Tad viņi dažādiem ražotājiem var atšķirties, citiem tās vajag pretestības un mīja koeficienti, tādi mitruma pretestības koeficienti ir dažādi. Vienam tā var būt iekšējā, vienam varbūt ārējā, bet viņi pēc būtības ir viena, jo citreiz ir būvzrauga, kur liek līmēt 2. Mēs to kādreiz apskatīsim, cik tas stulbi izskatās, ka tev lenta ar lentu ir jāsalīmē. Bet pašam jau rodas rauda, kāpēc? Kāpēc tāds muļķīgs mēsls, vai ne? Jā, es esmu dzirdējis, ka jābūt abām. Kaut kur jau tas slānis ir, viņš tikai tur nav. Viņš ir citā vietā. Tas tāds interesantais. Un, protams, tad mēs runāsim arī par pareizu šūju hermetizāciju. Šeit ir brīnišķīgs piemērs. Montāžnieks ar lielo vārdu, tiešām prieks par Normundu. Es biju viņu objektā pelvēsojis. Šeit ir fantastiskākie piemēri, kā ir jāizdara, kā var izteikt, kad cilvēks ar sirdi, tas ir viņa hobijs, nevis darbs, un viņš to dara. Katrs stūrīts ir atstrādāts, kā viņam jābūt ciešam, kā jānolīmē enkuru, tādas visādas lietas, visi stiprinājumi, protams, enkuru stiprinājumi, tā ir vēl vesela tēma. Un kaut kā tā, gaidām jaunos raidījumus. Tā ir. Es nezinu, cik man aizņēma laiks, kurā mēs paredzējām, ka mēs vēl kādās 10 minūtēs iekļausimies. Raimond, tu laikam esi uzkāries? Tev ir... Nesi. Tu esi Skype'ā, jā? Ok. Tad tikai bildītē. Skype'ā, nē, Zoomā. Zoomā, pareizi, atvērt. Jā, Zoomā, jā. Tad tā, es ceru, kad pagaidi, tūlīt vajadzētu būt. Tā. Atkal palika gaisā? Jā. Tu esi nobanots no ētera. Ai. Jebkurā gadījumā šis raidījums, mazais intro, tikai par pašu mezglu tādiem standartiem, nerunājot par kļūdām, mēs mēģinājām izcelt labo praksi, parādīt, kāpēc tādas ir vispār vajadzīgas lietas, kāpēc par tām der padomāt, un ja kaut ko nezināt, vai jums ir vajadzīgi šie risinājumi, jautājiet profesionāli.
Tas bija tas galvenais. Super. Labi, paldies, Robert, un tad uz tikšanos nākošajā. Čau, kakao! Tā, visiem! Čau! Čau!